Roberts viņš bija vīrs, kuram daudz nevajadzēja. Jumtu, kas pārāk daudz netek, ēdienu, galvenokārt kartupeļus un šņabi, labu, stipru lētu šņabi. Uldis viņa draugs vai varbūt līdzdalībnieks sīkos noziegumos un lielās filozofiskās pārdomās piekrita. Viņi sēdēja, viņi prātoja. Šņabja cena, tā cēlās, kā raķete. Ļoti bēdīga raķete, kas aiznesa prom viņu prieku. Tas nebija labi. Patiesībā tā bija valsts mēroga katastrofa. Vai vismaz svarīga viņu mazajai, nedaudz mitrajai 2 cilvēku valstī. Viņiem vajadzēja plānu, ļoti viltīgu plānu. Vietējais veikals, Birutas niekiņi un dzērieni, bija viņu ikdienas izmisuma vieta. Biruta sieviete, kuras seja izskatījās kā vecs, iemīļots ādas atpūtas krēsls, purināja galvu. Cenas, puiši cenas, viņa nopūtās, viņas balsī skanot kā oļiem betona maisītājā. Roberts saķēra sirdi. Dramatiski. Uldis blendza uz augšējo plauktu, kur stāvēja dārgās ārzemju indes, par viņiem zobojoties. Tas bija neprāts, apvainojums, tiešs uzbrukums viņu dzīvesveidam, kas galvenokārt sastāvēja no sēdēšanas un žēlošanās, bet ar šņabi par pieņemamu cenu, tas bija laimīgs dzīvesveids. Viņi nolēma, ka jārīkojas. Kārtīgi jārīkojas. Viņu pirmais plāns bija vienkāršs. Viņi mēģinās Birutu pierunāt. Roberts uzvilka savu labāko, notraipīto kreklu. Uldis saķemmēja savus 3 palikušos matus. Viņi soļoja uz veikalu. Biruta, Roberts iesāka, viņa balsī trīcotais skaislis, šī šņabja cenu celšanās, tas ir noziegums pret cilvēci. Un pret mums. Biruta tikai norādīja uz jaunu zīmi. Cenas noteicis lielais vīrs, tur bija rakstīts, kas bija lielais vīrs. Vai viņš bija garš, vai viņam arī garšoja šņabis, bet tikai dārgais, smejoties par parastajiem cilvēkiem. Tā bija sazvērestība, nopietna. Tātad pierunāšana neizdevās. Skaidra lieta. Kad gan pierunāšana ir palīdzējusi noteikt stipro dzērienu cenu? Nekad. Viņu jaunais plāns ietvēra, to daļu viņi vēl nebija īsti izdomājuši, bet tas būs vareni. Tas iespējams ietvers kliekšanu un varbūt dusmīgu vēstuli kādam svarīgam cilvēkam, vai varbūt vienkārši vēl vairāk kliekšanas. Uldis ieteica protestu. Tikai viņi 2 vien, ar plakātiem, nost ar dārgo šņabi, un Uldim vajag iedzert. Roberts domāja, ka tam trūkst zināma smalkuma, bet tas bija sākums. Ļoti mazs, nedaudz žēlīgs sākums. Nedēļa, kad plānoja lielo šņabja protestu, bija arī tā nedēļa, kad notika tas bēdīgi slavenais gadījums ar skābo ievārījumu. Tante Ženija, kura, nabadzīte, reizēm bija nedaudz apjukusi, bija viņiem uzdāvinājusi burciņu ar savu īpašo rabarberu ievārījumu. Tas bija ļoti, ļoti skāps. Tik skāps, ka piens sarecētu pat no attāluma. Tik skāps, ka citroni aiz skaudības raudāja. Roberts, kurš vienmēr bija optimists, ja kaut ko deva par brīvu, nolēma, ka uz maizītes tas būs labs. Uldis piesardzīgāks vēroja no droša attāluma. Pirmais kumos bija piedzīvojums. Roberta seja nomainīja vairākus violetus toņus. Viņš teica, ka tas esot spirdzinoši. Un tad sākās juceklis. Sākumā tas bija nemanāmi. Kaimiņu kaķis, kurš parasti bija tāds kluss vērotājs, sāka gaudot uz mēnesi, kurš pat nebija pilns. Tad Roberts pamanīja, ka visu pēcpusdienu var runāt tikai dzējā. Tādās kā divrindēs, tas bija patiesi šausmīgi priekš Ulda, kurš labāk cieta parastā valodā. Izskatījās, ka ievārījumam bija blakus parādības. Dīvainas, neparedzamas blakus parādības. Likās gandrīz tā, it kā tas skābums būtu kā durvis uz citu dīvaināku pasauli. Pasauli, kur kaķi dziedāja kā operā un parastā valodā runāt nedrīkstēja. Tā kļuva par problēmu. Tieši šajā laikā, kad ievārījuma dēļ notika visādas vietējās dīvainības, viņi pirmo reizi izdzirdēja vārdu Vasilīlijs Dindālis. Vecais Pēteronkulis, kurš dzīvoja pie atkritumu tvertnēm un zināja visas vietējās baumas, to iečukstēja. Dindālis, viņš nočukstēja, iepletis acis, viņš visu te kontrolē. Tumšas lietas, varbūt pat šņabja cenas. Roberts un Uldis saskatījās. Dindālis. Tas vārds izklausījās pēc slikta tēla no kādas spiegu filmas ar sliktu tulkojumu, tāds draudīgs. Droši vien nesāja monokli un noteikti negribēja, lai tautai būtu lēts šņabis. Viņš bija tas lielais. Vai vismaz viens no tā lielā ļoti nepatīkamajiem vietējiem priekšniekiem. Viņi mēģināja uzzināt ko vairāk par šo Dindāli. Vai viņš bija biznesmenis, politiķis, varbūt burvis. Pēteronkulis tikai ķiķināja un piedāvāja viņiem aizdomīgu sēni. Viņi atteicās. Noslēpums ap Dindāli kļuva arvien lielāks. Viņš kļuva par to ēnu, kas stāv aiz katras ķibeles. Atsiti kā aiz pirkstu. Dindālis. Lietus veļas dienā, Dindālis. Un tas, ka viņu mīļotais šņabis kļuva arvien dārgāks. Pilnīgi noteikti 100% tas bija Vasilīlijs Dindālis. Viņš bija viņu lielākais ienaidnieks, pat ja viņi viņu nekad nebija redzējuši. Vai zināja, ko viņš patiesībā dara? Sīkumi.
Izskatījās, ka skābā ievārījuma ietekme bija īpaši stipra pilna mēnesa gaismā. To viņi uzzināja tīri nejauši. Roberts bija ieēdis vēl vienu spēcinošu karoti, aizmirsis par iepriekšējo dzejoļu skaitīšanu. Tajā naktī mēnesis bija kā liela, apaļa un spoža bumba. Un pēkšņi Robertam uznāca baigā vēlme visus kaimiņu dārza rūķus salikt jocīgās pozās. Uldis, kurš gudri nebija ēdis ievārījumu, negribot stāvēja uz vakts un bubināja par to, ka keramikas zvejniekiem arī ir savs gods. Tā bija gara nakts. Ļoti gara. Meklējot Vasilīliju Dindāli, viņi nonāca pavisam negaidītā vietā. Vietējās skolas virtuvē. Runāja, tas pats Pēteris pačukstēja, ka tur vēlu naktīs pievedot visādas dīvainas lietas. Vai tik tā nebija Dindāļa slepenā vieta? Varbūt viņš tur taisīja baigi dārgo šņabi no vienradžu asarām un sabrucinātiem skolēnu sapņiem. Vai vēl trakāk, varbūt viņš bija tas, kas uztaisīja to traki skābo ievārījumu. Roberts un Uldis paņēma vecu, sarūsējušu lauzni, paši īsti nezinot, ko darīs, nolēma tumsas aizsegā visu izpētīt. Šī bija nopietna lieta, nopietna un mazliet ķēpīga. Skolas virtuvē viņi atrada pārsvarā tikai lielus katlus un milzīgas bunžas ar kāpostiem, kas izskatījās tādi, ka no tiem paliek bēdīgi. Bet tad, vienā tālākā stūrī, aiz kaudzes ar aizdomīgi tīrām paplātēm, viņi atrada mazu, aizslēgtu kasti. Uz tās bija rakstīts Venide. Vai tiešām? Vai tas bija pierādījums? Roberta sirds sitās kā traka, tik stiprīt kā dusmīgs āpsis spēlētu bungas, pamēģināja atslēgu. Nekā. Uldis pa to laiku bija atradis paplāti ar skolas žāvētajām plūmēm un domāja, cik tās ir. Tādas īpašas. Kaste palika noslēpums. Likās, ka pilnmēnesis visu padarīja stiprāku. Ne tikai to, ka Robertam gribējās kaitināt rūķus, bet arī tādu kā nemieru viņu mazajā pasaulītē. Suņi gaudoja skaļāk un bēdīgāk. Ēnas likās tumšākas un baisākas, un šņabja cena tā atkal palika lielāka. Likās, it kā pats mēnesis būtu sarunājis ar Dindāli un tiem, kas cenas ceļ augšā. Roberts varētu apzvērēt, ka Birutas acis mazliet iesārtojās, kad viņa pateica jauno cenu. Vai varbūt tas bija tikai atspīdums no zīmes, īpašais piedāvājums, drusku, lētāks bēdu vīns. Grūti mūsdienās ko saprast. Izmisuma makti no arvien augošajām šņabja cenām un Vasilīlija Dindāļa draudīgās ēnas, Roberts un Uldis meklēja citus risinājumus. Vecā Agnese, kura dzīvoja būdiņā pie purva un par kuru baumoja, ka viņa sarunājas ar vardēm, piedāvāja viņiem lāstu. Par nelielu samaksu, 3 kartupeļiem un pogu, viņa uzliktu lāstu tam, kurš ceļ šņabja cenas. Roberts bija sajūsmā. Uldis uztraucās, ka pašiem neatspēlējas. Agnese ķiķināja, sajauca dubļus ar siekalām un skaitīja kaut ko, kas aizdomīgi izklausījās pēc gulaša receptes. Lāsts bija uzlikts. Vismaz tā viņa teica. Viņu nākamā lieliskā ideja bija pašiem uztaisīt šņabi. Cik gan grūti tas varētu būt? Kartupeļi, ūdens, uguns, mazliet jāpagaida. Viņi aizņēmās lielu metāla mucu no būvlaukuma. Viņi sagādāja kartupeļus, daudz kartupeļu. Viņi ierīkoja savu paštaisīto aparātu Roberta šķūnī. Būvē, kas vairāk šķiebās nekā stāvēja taisni. Pirmā partija oda pēc vilšanās un piedegušām zeķēm. Otrā partija beidzās ar nelielu, bet iespaidīgi skaļu sprādzienu. Šķūnis tagad bija vēl šķībāks, un viņi joprojām bija skaidrā, un par vairākiem kartupeļiem nabagāki. Pats galvenais, ja to tā var nosaukt, pienāca negaidīti. Birutas veikalā parādījās jauna, īpaši dārga šņabja marka, Dindāļa gardums. Cena bija milzīga. Tas bija personīgs apvainojums. Roberts, joprojām mazliet apdedzis no šķūņa sprādziena un, iespējams, apreibis no skābā ievārījuma tvaikiem, nolēma rīkoties tieši. Viņš iesoļoja veikalā, paķēra Dindāļa garduma pudeli un paziņoja, ka atbrīvo to tautai. Biruta, pārsteidzoši žigla, izvilka slotas kātu no pažobeles. Sākās saspringta stīvēšanās, ar lielu kliekšanu un minētās slotas vicināšanu. Beigās nekas daudz nemainījās. Šņabja cena palika spītīgi augsta. Vasilīlijs Dindālis, ja viņš vispār pastāvēja, palika noslēpumaina ēna. Roberts saņēma stingru brīdinājumu no Birutas un aizliegumu uz mūžu aiztikt dārgo šņabi augšējā plauktā. Uldis tikai nopūtās un devās meklēt tukšās pudeles, lai nopelnītu naudu nākamajam, noteikti lētākam dzērienam. Varbūt stāsta morāli ir tāda, ka cīnīties pret sistēmu ir grūti. It īpaši, ja sistēma pārdod kaut ko, ko tu ļoti, ļoti gribi. Vai varbūt vienkārši mājas brūvēšanu labāk atstāt profesionāļiem? Vai varbūt tikai skābais ievārījums būtu jāpieskaita pie vielām, kuras stingri uzrauga? Kas to lai zina? Un pasmieties. Mazliet.